Pagājušais, kad braucām no tās Vācijas uz Somiju, bija man tāda sērija, pielikšu augšā te atsaucību. Bija jāved šitādi te uz Somiju no Vācijas. Tur es neparādīju, kā viņi izskatās, jo bija tumšs un nebija laika. Tagad man ir šitas, un mašīnā iekraut ir iekšā vēl 3, citādākas formiņas. Es atkal nepaspēju nofilmēt, es jau sakrāvu iekšā, bet iespējams, kad aizbraukšu galā, un tad samontēšu, man tur jāpieskrūvē galvas viņiem, tad arī parādīšu, kā viņi izskatās. Nu, ja tur nebūs tumšs, kas visticamāk, ka būs. Tā kā jauna sērija, es tikko uzfilmēju 2 sērijas par savu ikdienu, un vienkārši sakrit tā, ka man pateica, ka rītā jābrauc uz Somiju, un ir jau nopirkts prāmija biļets. Šovakar jau man ir jābūt uz prāmiju, un jāved šitie te ķēmi prom, un tā kā paņemšos līdzi, parādīšu, kā man ies, kas viss pa ceļam notiksies. Tā kā man ir jāizbrauc tagad līdz Tallinai, tad tālāk uz Helsinkiem, tad tālāk uz Valkatī, jāizkrauj šitie, tad apakaļ līdz vienai pilsētai, kur nosaukumu es neatceros, bet tur ir norezervēta viesnīca, tad apakaļ uz prāmi un tad apakaļ pēc tam vēl uz mājām. Tad jau būs piekdienas vakars un būs jau jāsāk atpūsties, tagad ir trešdiena. Tā kā jāpabeidz, šitie vēl jāpabeidz, tur vēl jāiemontē viena elektronikas lieta, un tad jākrauj iekšā un uz prāmu prom. Tā, nu pulkstenis ir jau 3, un es, kā jūs redzat, nekur neesmu aizbraucis. Šitam ķēmam vajadzēja sensoru, tas tur pēdējā mirklī. Tad es dabūju to sensoru, aiztots pakaļ, viss jau bija atnācis. Tad viņam vajadzēja pielodēt klāt tādu štekeru, lai tur var iespraust. Tad kolēģis izrādījās, bija paņēmis viņu uz mājām, tad viņš brauc tagad šurp. Tad pa ceļam saprot, ka tā aizmirst lodām un brauks tagad apakaļ. Man 4 vajadzētu no šejienes izbraukt vēl. Sanāk 65 minūtes laika pabeigt šito, iekraut iekšā, pārģērbties un braukt prom. Nu labi, man tur ir savu rezervīti, bet tādu diezgan saspringt. Es jau būtu 3 jau aizbraucis. Es varētu tagad jau mierīgi braukt prom un pa ceļam vēl kaut ko nopirkt veikalā, ūdeni vai paēst, padās kaut ko vajag. Tā, nu, es jau tā arī sapratu, ka te nekāda skaistā filmēšana nesanāks. Ir jau tumšs, tagad ir 10:04. Es braucu to vienu konstrukciju nesanāca, beigās sataisīt, tur atkal bija kaut kāds nepareizais sensors, jo tur sarežģīja, tur mainījās vadības bloks, un tad tam ir jaunais, tam ir vecais, tad tur ražotājs saka, vajag tādu, izrādās, tas ir jaunajam, nevis vecajam, bet nu es tagad visu sakrāvu iekšā, tomēr visu vedīšu uz turien, pēc tam risinās tālāk tur to problēmu. Cik es te varēšu nofilmēt, nezinu, man tagad jāizbrauc uz mājām. Jāsavāc kaut kādas privātās mantas, gribējās iebraukt vismaz veikalā, nopirkt kaut ko padzerties, jo tālāk es nezinu, vai man būs laiks. Uz prāmi jau ūdeni nepirkšu, tur bargo naudu. Kaut ko jāpaņem ir uzkožam un tad jādodās ceļā. Nezinu, skatīšos, cik es pa ceļam jums varēšu parādīt, cik būs, tas būs atkarīgs no apgaismojuma visticamāk. Tā kā dodamies, tagad. Pa ceļam vēl saņēmu moča zābakus, bet tas būs moča video. Tas jāliek nost. Soma sakrāmēta. Es atbraucu mājās, Jolanta taisa testu. Te gaismi. Gaismi kaut kur ir. Atbraucu mājās, Jolanta taisa testu. Man darbiņām tāds. Jā, tad ir Rossol 2. Viens ir no lētajiem produktiem, vislētākajiem, jā? Nu, vislētākajiem. Un otrs ir no visdārgākajiem. Bet nu tā, lai vienādā tādā cenu kategorijā būtu, nu nevis cenu, bet pēc svariem, lai būtu vienādi. Nu, lai ir doktora desa abos, nav vienaus kaut kāda suņa desa vai kaut kas tāds. Nu doktora desa vienkārši viena vislētākā doktora desa un visdārgākā. Jā, bet nu arī tāda, lai pēc svariem. Un tad bija jāēd un jāuzmin. Būs internetā tāds raksts. Jā, un arī cenu atšķirība būs. Jā. Es tagad man ieliks līdzi, lai es varu kuģī uzēst. To baigi labi. Es uzliku jau navigāciju telefonā, man vēl bišķiņa laiks. Bet secinājām īstenībā, ka nevar tā baigi atšķirt, ja tu cilvēks ikdienā tos rosolus, nu tā, tu jau neliec uz svētku galda sev 10 rosolu versijas. Ja vien tev nav tāda tematiskā. Jā, ēst to, kas ir lētais, varētu viņu vienkārši ēst. Bet, nu, īstenībā jau tā arī pat baigi nevar pateikt vienkārši. Tas ir kā kuram labāk garšo. Man, piemēram, laukos vairāk taisa tā kā ar skābētiem gurķiem, man labāk šitas te garšo. Tāpēc, ka viņš ir tāds pikantāks, skābenāks, nu, kam garšo tāds Latgales variants. Bet Ansim tāds maigāks, labāk garšo. Liegāks. Jā, bet tas ir tā, ja tu salīdzini, bet īstenībā baigā atšķirība nav. Es sāku ar to, kas ir tas lētais. Un vienkārši ēdums ir ļoti, ļoti garšīgs. Bet toties cēnu atšķirība ir uz pusi.
Tā kā ietaupīt varēs naudiņu lasīt TVNetā. Tā labi, man te viss jāsakārto vēl. Kaut kas vēl palicis. Gan jau es kaut ko aizmirsīšu. Drēbes nekāds daudz tās nevajag līdzi kaut ko. Es gribu iebraukt arī kaut kā, veikalā vai gan jau statolā būs mangaļūdens jānopēr. Vai baltmaizes iedot? Jā, iedot baltmaizes kaut kādu. Pakošos un nesēju uz mašīnu. Tā, viss ir sakrāmēts, sakārtots. Jādodās ceļā. Kā tev var izslēgt? Jā, dodos ceļā. Pa ceļam iebraukšu kaut kādos ainažos, laikam, vai tur sanāk, vai salats grīvā. Statuēlā iepildīt degvielu, nopirkšu to ūdeni, lai ir ko padzerties. Rosols man līdz, vakarā būs ko ēst. Varbūt kādu čiponu paņemšu un tā. Tagad dodos ceļā. Tā, ja jūs redzat, kas noteikti tā nav, bet es varu pateikt, kad es iebraucu Igaunijā beidzot. Man vēl ir palicis braukt 2 stundas 39 minūtes. Tagad iebraukšu Igaunijā, tagad ceļojums var sākties, jo tagad es esmu ārzemēs beidzot. Tā, man ir jābūt prāmī 22:30, bet man navigācija rāda, ka es būšu jau tur 21. 22:30 viņš izbrauc, jābūt, man ir 1 stundu tā kā pirms tam 21:30, bet es būšu 21. Man vēl pusstundiņu būs laika, tā kā tā, bez stresa. Tā kā dodamies iekšā Igaunijas tumsā. Es jau Tallinā, te braucu jau caur Tallinu, man vēl palikuši 16 minūtes aizbraukt līdz tai vietai, kur prāms. Tā, bet gribēju pa ceļam, tu domāji pafilmēt kaut ko tumšs, vai jūs jau saprot, tumsā neko neredz. Vajag briedīši te, kurš redz briedīši vai vēl kaut ko. Tā apmēram izskatās Tallina naktī. Nekas īpašs. Aizbraukšu uz to kuģīt un tad jau tur būs jautrāk, es domāju. Atcerēties, kur te jābrauc. Es tā viegli, es esmu laikam vieglā mašīna. Es neesmu ne autobusus, ne kraus mašīna. Jābrauc iekšā, kaut kur jāmeklē. Jāstāsta. Gan jau man kaut ko teiks. Kioski 4, man uzreiz parādīja. Te ir viegli. Labi, es te braukšu, man jābrauc uz 4. lodziņu un tad jau tā 4. lodziņš, bet viņš laikam vēl ir ciet. Tur brauc iekšā, viņš tā kā nolasa tavu numuru uzreiz, zina, ka tu esi nopircis biļeti ar to numuru mašīnai un parāda, uz kur lodziņu jābrauc, kur jau uz 4. lodziņu. Viņi te visu laiku stāsta ceļu. Tā, te būs jāpapraktizē angļu valoda atkal. Man jau ir tā, ka es esmu vairākas reizes teicis, ka kopš es spāņu valodu mācos, es angliski gan parunāt nevaru, jo katrs otrais vārds tev nāk pār muti. Un tu runā, bet tev pār muti nāk ārā spāņu valodā. Bet braucās ļoti labi, miegs nenāca. Visu ceļu normāli varēja braukt, it kā bija tumšs, bet un tāds lietus smidzināja, bet tā mierīgā garā. Ja kāds brauc arī uz Igauniju, tā atcerās, ka šeit soda nevis no +10, bet no +1 jau. Pagājušais, kad es braucu uz Zviedriju, man pēc tam atnāca sods no fotoradara vietā, kur var braukt 70, es braucu 74, radara kļūda +-3 un sodīja pa 1 kilometru. It kā 1 kilometrs pārkāpums. Tagad es arī braucu, nevarēju saprast. Es it kā braucu kolonnā, priekšā fūra, vēl 2 vieglais braucu, un tā kā radars, un pēkšņi man liekas, ka nav uz pastos telefonā, viņš laikam rāda, ka mazāks ātrums, un tagad tāds sarkans nomirgo, vai akal nofočēja kaut ko. Bet tad visu to kolonu būtu nofočējuši, tajā nevar saprast. Tad te jau priekšā busiņš stāv arī ar latviešu numuriem. Te laikam tagad jāpagaida 21 rāda, ka viņš rullējās uz priekšu, tas ir maziņš displejiņš, tā nevar izlasīt. 22:30 izbrauc ārā no ostas, un tālāk kaut kas ir 21. Check-in start.
starts at 21. Tagad ir 21:02, tūlīt sāksies check-ins, tad braukšu iekšā, un tad jau tālāk būs jāstāv tajā pusē. Tad es jums parādīšu, cik interesanti ir tur stāvēt. Tur, man liekas, tolēt bijis pagājušais te stāvēja. Bet tā, ja te brauc, ļoti viegli ir ieliek Google kartē vienkārši to D terminālu, var vienkārši rakstīt to, kas ir uz biļetes, un viņš precīzi atved. Un tā, viss pagaidām ir ļoti intuitīvi. Nu, te stāv jau priekšā bija 3 mašīnas, te čekinā, diezgan ilgi iet. Viena tur bija vispār kaut kādas, man liekas, 10 minūtes. Tagad priekšā tas busiņš latviešu numuriem tāds, un man liekas, tur jādod ir tiesības, ne, bet, nu, tā ID, un man liekas, mašīnas pās arī. Un viņš iedeva tādu tā kā paciņu ar kaut ko. Nu, tā nebija nauda, vai nezinu, ko viņš tur iedeva. Bet kaut ko viņi tur printē, viņai jau katram tam cilvēkam jāizprintē ir tā kartiņā, ar ko tu tiec iekšā kaītē. Man liekas, tā kā biļeti viņi katram printē tur kaut ko. Tā kā gaidīšu, turpināšu gaidīt. Te gan es tagad nesapratu, kur man jābrauc. Es izčekoju, izgāju caur tam čekinām. Un viņš saka, have a nice trip, un iedeva visas tās kartiņas, visu, ko vajag. Bet es nezinu, kur no pie fūrēm man nav. Pie kraus mašīnām man arī nav. Es braukšu tur, kur aizbrauc tas latviešu busiņš. Gate 6. Man viņš nepateica, jā, kāds gate. Viņš vienkārši pateica. Helsinki. Kas ir izplūdis kaut kas. Parket 1. Garāžs nav. Gate 5. Viss ir gate 5. Es nezinu. Es vienkārši stāšos un te gaidīšu kaut ko. Tad jau redzēs, dzīvi rādīs, ārā nemetīs, es domāju. Bija te aizgājis uz labierīcībām. Šitā izskatās te Tallinas ostā naktī. Visas mašīnas stāv šitā rindā. Manēja ar beigās stāv. Fokus stāv brašuls, stāv. Garš ceļš mums vēl priekšā. Tā kā došos apakaļ sēdēt. Tas kuģis laikam vēl nav. Es teicu, nav piebraucis, tā kā pagaidām būs jāpasēž. Ko tālumā var redzēt? Mīļā, mans kuģis tālu jūr... Nē, kā tur bija? Bija kāds dziesma, ka pienāk ostā? Pienāk ostā. My Star. Tas ir arī laikam tas, ko man vajadzēs. Baigais. Šie laikam nav tik liela, kā bija tie, kas no Rīgas brauc. Jā, purns jau vaļā, tūt mašīnas, visas brauks ārā. Un tā jau brauks augšā. Man šodien kepons ar ankuri. Galvenais, lai neviens nepadomā, ka es esmu kapteinis, es jau nemāku tādu vadīt. Turpināšu te sēdēt un vērot skatus visādus interesantos. Pirmo reizi ir interesanti, ka brauc apakaļ, tev vairs nav tik interesanti. Te visādi prikoli. Blakus, kur čalis Opel sāk berzēt ritīgi, paņēma lupat un sāk pulēt. Vecs grabeš, protams, viss saburzīts liekšņi, viņš izkāp ārā sāk pulēt. Bet tie izskatās tādu, pēc čigāniem. Un priekšā no tā busiņa arī izlīd ārā vesels bars ar čigāniem. Nezinu, ko viņi tur te Somijā darīs. Tas būs interesanti. Kontingents kuģī būs. Varbūt jāslēpjās šitajā te numuriņā, viss jāsabāž kabatās un nevajag līst ārā labāk. Tā man te padzina malā, te blakus ar vienu laikam padzina malā, viņam arī ir tas šitādu te iedod, tādu, ko uzkarina. Tiem, kas grib palikt pa nakti, un tad laikam viss sabrauks iekšā, un tad mūs iedzīs pēdējos, es saprotu, lai tie var izbraukt ārā. Nu, jo tu no kuģa var arī nobraukt, bet es braukšu nost tikai 6 no rīta. Tā kā laikam mūs te padzina malā vienkārši, lai pēdējie mēs iebraukt iekšā. Es tā saprotu, redzēsim, kas būs tālāk, es jau te rādīšu. Tā noiziet, man ļauj braukt iekšā. Man jau likās, ka nekad neļaus, jau 25 minūtes palikušas tikai līdz attiešanai. Viņiem te ir daudz tādu, ko te velk tā kā iekšā šitās te. Man viņš rādio jau. Rāda, kur tu jābrauc ir. Viss tāds stresains galvenais nesaģapt kaut ko. Kur onkoliņš tur galā ir. Viņš jau rāda, ka uz turien jau vajagot pie viņa braukt. Te tās fūrēm puspiekabas viņi savalk iekšā un otrā pusē izvelk atkal ārā.
Tā kā bez vilcējiem brauc. Tas ir interesanti. Tā, nu, kur viņš man te liks stāties? Pašā priekšā? Kaut viņa ārā brauks, es braukšu pēdējais. O, viss gatavs. Tā jāsavāc parpalas, jānorauj ručņiks un jādodas. Tā es esmu iekšā, kas ir svarīgi, nofočēt šitos te. Tāpēc, ka pēc tam, ka jākāp ir tā kā ārā, tā kā te var attaisīt. Tieši ir cieti. Es te nezinu, kā te var tikt. Un kādēļ, tur nevar. Iešu meklēt vēl kaut kur te var tikt ārā. Es jau domāju, ka tur nevar tikt, tur bija jānospiež pogi, tam onkols parādīja. Tagad es iešu augšā meklēšu vispār. Tur uz biļetēm rakstīts, kur var izņemt no kaut kāda tā kā pie kaut tām trepēm, kur ir kaut kāds automāts, kur es var dabūt atslēgu, lai tikt iekšā savā kaītē. Tā kā iešu meklēt to. Pagaidām es te vienkārši kāpīju. Un jāmēģina atcerēties, kā saku, citreiz nenofočē šitos te, tad ir nereāli, vienkārši atrast. Man ir C. Labi. Tā tiku liftā, braucu tagad augšā. Brīnumi. Te jau viss fonā notiekās, tur veikali un viss kaut kas. Es tagad meklēšu, man te bija, es tāds kartes paņēmu. Tā. Tur bija svarīga informācija. Jā, to cabin key var dabūt uz dek 8A, dek 10A un C. Uz 10 to jāatbrauc. Tā viņš šitāds te, tad kaut kas jāskanē. Ok. Kaut kas notiek. Dabūju tagad to kartiņu. Tagad es meklēšu, kurā vietā tas atrodas vispār reāli. 1089. Šī tāda kartiņa, te numurs var saprast, vai tas ir istabs numurs, grūti saprast. Reku 10, rekur ir tā. Varās, sezam veries. Main switch, kas te jādara. Vienkārši ieslēdz. Tā, šī tāds man būs. Šī tāds ansāgam būs nakts mājas. Tas bija piedzīvojums atrast. Ko es jau parādīt var? Es varu parādīt, vajag to izslēgt gaismu, tad varēs redzēt naksnīgo skatu pa logu. Šidāds te man būs skats pa logu, varēs šitiem bundaļiem skatīties. Tur tālumā. Es nemaz nezināju, ka Tallinai arī panorāmas rats ir. Tā, inčīgi. Tā kā lēnām jāsāk iekārtoties. Man te vienam pašam 4 gults. Es varēšu kaut kādiem tur šitiem te, kas uz tiem lejā uz tiem krēsliem guļ, piedāvāt tur. Grib pa 30 eiro. Vai pa 20, cik būtu gudīgi cena. Kas te atejā dušā varēs iet. Bet viss kā pie cilvēkiem. Tās. Redz, cik pa mums labi rūpējās darbā. Viss ir kārtībā. Viss ir tā kā vajadzīgs. Televīzors būs. Tā. Ko ir dara tagad? Es domāju, es tā atkopšos, kaut ko te bišķi izkrāmēšu, novilkšu jaku un tad noiešu lejā, paņemt tās brokastis. Pagājušreiz, kad mēs ar savu kolēģi vien braucām, viņš teica, ka vajagot paņemt jau vakarā, lai paņemt jau vakarā, tāpēc, ka no rīta ir tā, kad laikam nav rakstīts, apētīšu, bet man liekas no 5:30 līdz 6 kaut kā tur jau 5:30 jau bungājās pie durvīm, tā ka 6 jau ir jābrauc jau ārā no tā kuģa, jo tur nākamie brauc jau iekšā. Tā kā no rīta nav tur laiks iet, tu vienkārši pamosties, nezinu, kaut tos 5 kaut ko uzēd vai vispār paņem līdz mašīnā, varbūt negribās tik agri nemaz ēst. Un tā, vienīgais, man liekas, ja grib tēju vai kafiju, tad gan tu nevar tā kā izņemt un bez tam aiziet atsevišķi. Bet varbūt var, iekomentē, ja kāds zina. Tā, es te iekārtošos, nolikšu savu rosolu, savu maizi,
Es biju domājis aiziet, varbūt paņemt kaut kādu vienu aliņu un kaut kādas uzkodas. It kā varēja ņemt veikalā, bet Jolanta teica, paņem veikalā, tev jau laiks ir, bet es domāju, te tieši varbūt interesantāk būs. Nu, bet ja varēs nopirkt, tas iešu tagad skatīties. Nezinu, kā uz kuģi ir, līdz cikiem var nopirkt. Katrā valstī, katrā vietā citādāk. Tā kā iesim, paskatīsimies, tūlīt redzēsim. Sāka jau attiet. Cerams, ka nepiemetīsies jūras slimība. Man es esmu braucis vairākas reizes, kā tā nav nekad nekas slikts bijis. Jo, un tā kā gulēs, tad jau viņš vairāk nepeldēs, vai neies. Tā jau būs pienācis ostā otrā pusē. Jo, diezgan ātri brauc. Es var kaut ko redzēt, drīzāk kāds spīdums no manīm. Labi, ejam turmēt veikals. Tā, tās brokastis var dabūt tikai no 22:30, ka viņš skaitās, ka viņš tā kā izbrauc. Pagās. Jā, bet tagad 22:22. Es nezinu, kāpēc tā. Es pa 5 minūtēm ienācu, nezinu. Kaut kas nepareiz nepulkteņiem. Tā kā tev viss kaut kāds ir turēšanas, viss kaut kas, es tagad tieši meklēju to. Bija te tāds veikals, parastais, kas nav smaržu veikals. To ir grūti atrast, visādas atrakcijas ir un vienroči šrausīt, visu darīt, ko grib. Zemāk ir vēl viens veikals, superstore kaut kāds. Interesanti, ka te neviens nav. Daudz dzērienu ir, bet neviens cilvēks nav. Pastīšos. Kaut kāda aliņa rūt interesanti. Tā. Kaut kādiem ir. Te vienīgi dziedās kopīrēt mūziku droši vien, un tad cerams, ka šitādi dziedātāji vispār ir necik populāri, tāpēc, ka nenograuzīs kopīraits man. Te visu laiku var apmaldīties, tu ienāc pa citām trepēm, tad kā otras puses viss izstāst citādāk. Te ir galīgi tā, cik man bija 8, 9, es jau vairs neatceros. Tā, es te vakaram sagādāju tādus čipšus, tādus tomjam. Un tad 2 vīniņas, mazos tādus, bēbīšu vīniņas. Es secināju, ka es vairs aliņas nevaru laikam dzert, nāk gāzes nāk no aliņiem. Visu laiku es kaut kā mājās, mēs ar Jolantu smējāmies, es viņai saku, man vienkārši tāds vēders ir, ka man nāk pirmdien. Jā, nevar tā būt. Un tad kaut kad bija tas laiks, ka es nedzeru tos aliņus, tu normāli. Un paņem 2 izdzer pēc kaut laiku, atkal tās pats, es secināju, jā, izdzer kaut vienu aliņu. Un tā kā es negribu te piepirkt šito to istabu, tāpēc būs bez aliņiem, būs uz vīriņiem. Tā kā būs jāpaliek pa vīriņu cilvēku. Baigi, no tā loga nav jēga, tas kuģis iebrauc, ieiet tālāk jūrā un vairs neko nevar redzēt. Vajadzētu. Tagad ir jau laiks, beidzot jāiesiet pēc tās brokastu pakas. Vispār gribējās arī uz klāju izkāpt, bet varbūt to vēlāk. Es tās brokastus zabūšu. Un tad gribās beidzot atcēsties, bet visu laiku gribās kaut ko vēl izdarīt, vairāk traki. Dabūju savas brokastis. Īsumā beig maz cilvēki. Es atceros, ka mēs braucām pēdējo reizi, ka viss bija pārbāsts tā, ka pat nebija kur apsēsties. Varbūt tā būs piekdiena, kad es braukšu apakaļ piekdien vakarā. Es jau domāju, ka vispār nevarēs dabūt tās biļetes uz piekdienas vakaru. Bet labi, es iešu bišķi pačilot un tad pēc tam varbūt parādīšu vēl kaut ko, ja man neuznāks nenormālākais slinkums. Jo vēl jau būs atpakaļceļā kuģis, vēl varēs to parādīt. Tas būs varbūt ne tik vēlu. Jā, tas būs 4:30 man kuģis ir atpakaļceļā, tā kā varbūt pat tad būs kaut kas gaišs un tad būs jēga iziet uz tā klāja, paskatīties. Uz 5:01 liekas vēl kaut cik gaismiņa. Labi, iešu trešoreiz meklēt savu numuriņu. Es jau noskrējies. Es šodien 7 cēlos nostrādāju visu dienu. Un pēc tam, ka viss bija gatavs, tad vēl braucu līdz Tallinai. Tagad jau ir 10:30. Ar normālu darbienu. Pareizi, es tūlīt aiziešu izslēgšu. Mums ir tāds timesheets, kur, kad tu sāc strādāt, tu nospiedi, tad viņš skaita laiku. Man tagad vajadzētu slēgt viņu ārā. Tūlīt iešu numuriņā. Paskatīšos, cik saskaitīšu šodien stundas, cik nostrādāts. Parādīšu jums arī, kas ir brokastu paciņā. Kam interesē par brokastī. Tā, šitie kartiņa. Galvenais neko nepazaudēt. Tā, kur telefons man palika. Tā, jāizslēdz stundas ārā. Es jau gan aizmirsu.
Tā. Šodien. Normāli 14 stundas. Nauda, kur tu rodies? Es te tagad atpūtīšos, jāpazaņa ģimenītē, bērniņam, sieviņai. Jāizslēdz televīzors, cerams, ka rāda kaut ko, nevis tikai kur kuģīce. Es te filmēju pie reizes arī video priekš skatītājiem. Tā. Es Jolantai stāstīju, ka te ir drivers lounge, ka tur var iet ar tālbraucienu pusē. Tā. Kas jums tur vēl mājās labs? Interesanti. Kāds mums te tāds var būt? Es saku, pabaroju bērnus, visus sarunāju, ka katrs izkārto līdz svētkiem pa mazajā tilknītē vismaz. Labs, tas sakārtojat lauku? Kas? Labs, tas sakārtojat? Jā. Tā jau labi. Jā, es tieši atcerējos, kad jūs bijāt sarunājuši un tā. Jā. Turpināju labi iecākt to darbu. Tā viss atlūz, jā? Laikam Letīcija vēl neatlūza. Jā. Tā kā jā, es te sēdēšu kaut ko. Man beidzot uploadojās video YouTube'ā tas nākamais. Cik pat sanāca kaut kāds 12 stundas LMT interneta. Kas vēl pēdējais pirms gulētiešanas parādīt gribēju, kas tajā brokastu paciņā ir. Jogurts, ābols, krosāns un ūdens vienkārši. Es domāju, ka te no rīta ļoti, ļoti agri tā kā jāizbrauc. Man 6 jau laikam jābūt nost no kuģa, un tāpēc es paņemu tagad jau vakarā to brokastu paku, lai no rīta tur jāčakarēs, nepaspēs 4 neiešu. Un es varbūt no rīta pamodīšos te gultiņā, kaut ko uzgrauzīju, apēdīšu to jogurtu un pārējo to krosānu nābolu, vienkārši paņemšu pa ceļam mašīnā apēdīšu, un būs tāds tā kā starp pusdienām un vēl brokastīm kaut kas, ko uzčāpstināt. Un tad es dabūju arī karotīti, kas ir paredzēta jogurtam, ar kuru es tagad ēdu to, no mājām paņem to rosolu, bet tā karotīti tik maz, ka tur iet tikai šitik virsū. Es viņu te man liekas to rosolu ēdīšu visu nakti. Bet jā, kas jādara, tas jādara. Labi, es domāju, ka šito arī šodien mēģam, un tad jau tiekamies no rīta. Kad būs uzaususi saule iespējams jau, nebūs tik agri. Ka būs jāēd jogurts un jābrauc prom. Jāsāk gatavoties gulēšanai. Es sapratu to, ka tas otrā pusē, kur es sēžu, tas jau ir dīvāniņš. Viss jau gatavs. Kādu šito noņem nost. Kā stringi. Viss gatavo gult, tik forši dvielīts. Varēs iet nomazgāties. Es sapratu, ka patiesībā, ka nav 5 nemaz līdz 6, tā kā, 6 laikam ir jābrauc. Jāsāk braukt ārā. Tad varēšu gulēt līdz 5:30. Un 6 tā kā izvākties no numuriņa un skriet uz mašīnu. Tā brauc, sāk jau šūpoties un ko. Bet es domāju, būs ērti, būs forši. Jā, es jau esmu iekārtojies, jau apdzīvojis. Mājas sajūta, rosoliņi. Ir garšīgs. Tā. Viss, kas vajadzīgs jūrnieku dzīvē. Jā, bet jā, tik ilgi es negribētu būt prom no mājām, tā kā jūrnieku vai kaut kas tāds. Labi, no citām gultām. Man vienam rezervēts vai cits arī saklāts. Jā, visur ir saklāts. Var iet čigāniem biļetes tirgot. Tagad gan viss, tagad viss es iegulē.